Winds of Change. Kāds meldiņš šobrīd skan nozarē, šodien un nākotnē, uzzināsim. Sagaidām uz skatuves sadales tīkla valdes priekšsēdētāju Sandi Jansonu. Laipni lūdzam. Labdien, labdien, cienītie kungi, dāmas, enerģētikas eksperti, ministra kungs. Prieks būt atkal šeit uz AC/DC skatuves, jau 4. gadu. Un šos 4 gadus atpakaļ mēs sapratām, ka elektroapgāde un elektroenerģijas nozare stāv ļoti lielu izmaiņu priekšā. Un mēs sapratām, ka jāorganizē šāds pasākums, kur mēs par šīm pārmaiņām runājam, stāstam tendences, ieskicējam, jo bieži vien mēs, sadales tīkls, esam tie, kas redzam, kā notiek izmaiņas, cik ātri ienāk mūsu sistēmā jauni dalībnieki, jaunas iniciatīvas, un mēs varam pat tām signalizēt visiem pārējiem. Bet ne tikai sadales tīkls savā laikā saprata, ka par enerģētiku ir jārunā arī 100 gadus atpakaļ, 1924. gadā Londonā, notika pirmā enerģētikas konference, kurā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas, un tika runāts par to, ka enerģētika ir attīstības nākotne, apzināti, kā kurā valstī šis progress notiek. Tajā laikā nīderlandieši lepojās, kad 70% mājasaimniecības ir elektrificēti, un konference beidzās ar to, ka tika pieņemts memorands, kad elektroenerģija ir nākotne, jādomā par resursu taupīšanu, jādomā par enerģētikas attīstību, inovācijām, un skatoties šos 100 gadus atpakaļ, tad uznāk tāda sajūta, tie jautājumi nekur no skatuves nav pazuduši. Ja? Protams, arī šodien mēs runājam par enerģētikas attīstību, par viņas īpatsvaru, par inovācijām. Protams, mēs saprotam to, ka līmenis ir cits, un ja mēs 100 gadus atpakaļ ar elektrificētu mājasaimniecību sapratām, ka tur deg spuldzīte, tad šodien elektrificēta mājasaimniecība mūsu izpratnē ir jau ne tikai gaisma, bet arī visticamākais siltums, visi mūsu mīļie gadžeti, kas lādējās no tīkla, dažam labam jau elektromobīlis, un jau vairāk kā 22,000 Latvijā ir arī savi saules paneļi, un viņi ir ne tikai patērētāji, bet arī ražotāji. Tā kā situācija ir būtiski mainījusies. Un kā tad mēs sadales tīkls redzam enerģētikas attīstību un tendenci šeit Latvijā? Mēs redzam, es pat nezinu pa dziesmu, man bija doma par Ances Krauzes dzīvi ir kā šūpols, bet tas neiet kontekstā ar AC/DC nosaukumu, ja? Bet droši vien, ka dziesma būtu pareizā kaut ko par milzīgu vilni. Mēs jau par šo vilni runājām pagājušajā gadā. Mēs redzam milzīgu saules sistēmu attīstību, bumu. Viens bums nosacīti ir, sasniedzis augšējo pīķi, un šīs mājasaimniecības, kas ļoti aktīvi pieteicās neto uzskaitas sistēmā līdz pat šī gada 1. maijam, droši vien, ka ir tie, kas tiešām gribēja, ir ļoti daudz izdarījuši un uzstādījuši savus paneļus, un, kā jau teicu, 22,000 ir šajā pulciņā. Liels paldies sadales tīklas komandai, kas aprīļa mēnesī pieslēdza sistēmai, izskatīja piedāvājumus un pārliecinājās, ka tas ir droši vairāk nekā 2,000 šo ražotāju, un faktiski visi, kas gribēja, tika pieņemti. Tā kā liels etaps ir noiets, mēs redzam, ka vilnis nekļūst mazāks. Mēs katru dienu pieņemam lielāku vai mazāku industriālo saules parku, pēdējais vairāk nekā 13 MW saules parks Kalkūnē. Uz šo brīdi saules ģenerējušās jaudas sadales tīkliem ir pieslēgts vairāk nekā 400 MW apjomā, vēl tikpat būvējās. Ja, tā kā mēs zinām to, ka nākošajā gadā diezgan ar lielu pārliecību mums būs dienas, kad mums pietiks pašiem ar savas saražotās saules enerģijas apjomu. Un labā ziņa droši vien visiem, kā teikt, mājasaimniecībām un patērētājiem ir tad,
tā, ka premjers ministrs citēja Raini, es citēšu Kariņa kungu, nedaudz enerģētikas tikai tādā prizmā. Elektroenerģijas nekad nebūs tik daudz kā iepriekš. Un skaidrs, ka nākošā gada vasarā mums saules saražāta elektrība būs ļoti daudz, mums būs jādomā, kur mums viņu likt, un viņa būs ļoti lēta. Un šī prizma faktiski pagriež gan sadalas tīklus, gan arī visus patērētājus citā plāksnē, ka jādomā, ko darīt ar šo lēto elektroenerģiju. Un skaidrs ir, ka tas dod lielu, teiksim, tādu stimulu dažādai elektrifikācijai tālāk, uzkrāt viņu, tērēt, ražot kaut kādu pievienoto vērtību no šīs lētās elektroenerģijas. Un mēs skatāmies dažādos virzienos. Viens virziens, protams, ir siltumapgāde. Tieši tāpēc šeit starp mums sēž Dašs Laps, arī siltumapgādes eksperts, ko mēs sapratam, ka šis ir ļoti liels potenciāls elektroenerģijas patēriņam. Siltumapgāde ir tie, kas varētu ņemt šo lēto elektroenerģiju un ražot siltumu no viņas tad, kad viņa tiešām ir lēta un nosacīt viņu nav ko likt. Un tas ir tas skats, uz ko mums jāskatās nākotnē. Izaicinājums ir tāds, ka siltumenerģijas kopējā jauda ir būtiski lielāka nekā kopējā elektroenerģijas jauda, un pat nelielas kustības šajā virzienā var radīt situāciju, ka mums tīklā ļoti ātri izbeidzās brīvās pieslēguma jaudas. Tā kā šeit ir būtiski mums nākt kopā ar siltuma nozares ekspertiem un saprast, kur mēs tuvākajos gados domājam tālāko elektrifikāciju siltumapgādē, kādas ir tās vietas, kādas ir tās jaudas, jau lai mēs preventīvi varētu stiprināt tīklus un lai šis process varētu notikt. Tas pats attiecās uz transporta nozari. Zinām, ka elektromobīļi arī Latvijā būtiski aug, un mēs saprotam, ka šie uzlādes punktiem jābūt ir daudz, jaudīgiem, un tas pavēl arī tīkla jaudu stiprināšanu. Nemaz nerunājot par pavisam tādu jaunu lietu, kas līdz šim nav bijis Latvijā, varbūt īpaši populāri ir uzkrājušās sistēmas, BESS. Mēs saprotam, ka šī ir tā lieta, kas ir vajadzīga mums visiem enerģētiķiem, kad šo enerģiju mēs varam uzkrāt. Jautājums ir, kur to darīt. Jo šeit arī var būt jautājums ar jaudām, ka vienā dienā līdzīgi kā ar saules parkiem mēs visas jaudas esam rezervējuši uzkrājušām sistēmām. Tā kā šie ir tie aspekti, kāpēc mēs organizējam šādus veida pasākumus, lai nāktu visi kopā, lai saliktu kopīgus vektorus, lai vienotos par to, kā mēs ejam tālāk, un lai mēs būtu, teiksim tā, vienā laivā un airētu vismaz uz vienu virzienu. Un tieši tāpēc man ir prieks, ka šodien, tāpat kā pirms 100 gadiem, Londonā mēs šeit parakstīsim memorandumu ar siltumapgādes asociāciju par kopīgu darbu tālākās siltumapgādes elektrifikācijā un sapratīsim, kā tad mēs tuvākos, 10-15 gadus kopīgi, draudzīgi iesim vienā virzienā, kopīgi elektrificējot siltumapgādi. Tā kā, lai mums visiem jauka šī diena, lai mēs visi varam nākotnē baudīt zaļu, tīru, lētu elektroenerģiju, tieši tāpat kā mēs šeit elpojam tīru un zaļu un patīkamu gaisu. Lai jauka diena, lai mums visiem kopā izdodās. Paldies! Paldies!